Šīs pārdomas sākšu ar pavisam īsu dzejoli. Maitu maitas, aitas gana, valsts sektanti kūrējas, un uz purvu un uz bedri, vergu bari stūrējas. Nebūs pat viens cilvēks, kas būtu spējīgs godīgi, taisnīgi un argumentēti pierādīt pienākums pret sektu, jeb valsti pamatotību. Šajā sakarā īsas pārdomas. Lai meļu un liekuļu sekta jeb valsts kuratori varētu pakļaut cilvēkus, apvārdotajiem ieborēja ilūziju, un vergi, turklāt naivie, noticēja, ka sekta mūs sargā un barā ir drošība. Vergi arvien tic demagoģijai, ka valsts veic pienākumus pret cilvēku, tieši tāpat kā pakļautais cilvēks veic savas kontribūcijas, klaušas un nodevas. Pakļautie barā neapjēdz, ka ir ievesti propagandas apdzirdītavā un bārā gluži kā krustnešu laikos, kad vergus lai darītu padevīgus un padarītu par valsts piederīgajiem pēdiņās, noderīgajiem idiotiem rūpīgi apstrādāja. Vergi ir nobrieduši un gatavi savu ilūziju un melu dēļ pat citus ienīst un slepkavot un paši mirt. Esot režīmu pavadā un būdami barā, vergi tiek kā sektā vēl vairāk psiholoģiski apstrādāti, fiziski kontrolēti, pakļauti, izmantoti režīmu elles politikas mērķiem, un vēl šiem vergiem stāsta, ka viņi ir erudīti, izglītoti, viņi tic meliem. Viena retie atopas, nepakļaujas un ir spējīgi savā dzīvē iet savu ceļu, cilvēka dzīves cienīgu ceļu, kur nav ne kungu, ne padoto, kur gods un sirdsapziņa ir politikas, jeb attiecību pamats un būtība.